Sveiciens visiem. Šodien es esmu uzaicinājis savu kolēģi Krišānu, lai pārunātu šobrīd ļoti aktuālās lietas tieši rapša audzēšanas tehnoloģijas rudenī un tieši par nezāļu ierobežošanas iespējām. Un kāpēc tieši es esmu Krišānu uzaicinājis? Tāpēc, ka viņam ir diezgan liela pieredze no savu iepriekšējās darba vietas, un es pieļauju domu, ka viņam pat ir daudz lielāka zināšanas tieši par dažiem produktiem. Tāpēc Krišāns ir pieaicināts. Un, ja jūs jau neziniet, tad Krišāns jau darbojās Skandagrā Latvijā kādu laiciņu un ir mikrogrupas vadītājs. Bet šobrīd tieši par auga aizsardzības līdzekļiem, par rapšu herbicīdiem. Sveiks, Girst. Prieks būt te kopā ar tevi. Paldies, ka uzaicināji. Tā kā vienmēr interesanti tevi parunāt sevišķi par auga aizsardzības līdzekļiem. Tā kā, manuprāt, vienmēr tās diskusijas ir gan interesanti. Tā kā, gan jau, ka droši vien būs arī interesanti šodien. Jā, un uzreiz tad, ko sākam, tad tieši par šīm rapšu audzēšanas tehnoloģijām un nezāļu ierobežošanu. Tad mēs zinām, ka ir šīs tehnoloģijas un sejas tehnoloģijas arī vairākas. Ir minimālās apstrādes, tiešās sejas, ir standarta aršanas metodēm, un tad arī tie herbicīdu pielietošana, jeb nezāļu ierobežošana arī atšķirās. Kā tev pieredze šajā sakarā? Jā, un manuprāt, jau pateici tādu lielu atslēgas vārdu, kad tiešām šīs sejas tehnoloģijas ir dažādas. Un, manuprāt, mūsdienās jau tas ceļš iezīmējās, uz kuru mēs ejam. Mēs ejam vairāk uz minimālo apstrādi. Tātad tas automātiski nozīmē, ka ir daudz vairāk auga atliekas šādās tehnoloģijās. Un it īpaši, ja runājam par apsi, tad tur būtībā lielākā daļa tā arī ir. Mēs sējam striptilu, nautilu tehnoloģijās, un tas ir tas virziens, uz ko mēs ejam. Līdz ar to tur uzreiz viss aiziet tā kā pa ķēdīti, jo mums arī nedaudz jāmaina tehnoloģija arī auga aizsardzības līdzekļu jomā, it sevišķi herbicīdu ziņā. Jā, un tieši tā jau ir, kad šīs auga atliekas minimālajās augsnes apstrādēs un tiešajās sējās ir daudz vairāk nekā tradicionālajā apstrādē. Un tur ir uzreiz, ja mēs salīdzinām šos augsnes herbicīdus un arī herbicīdus, kas darbojās pa lapām, tad augsnes herbicīdiem, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs augsts mitrums, muka, tīra. Jā, bez auga atliekām. Bez auga atliekām, jā. Augsnes virskārta. Jābūt ir tieši tā līdzena. Un kas mums ļoti bieži ir, kas mums pietrūkst, ja ir auga atliekas, varbūt nav, bet kas mums pietrūkst, lai darbotos šis produkts augsnes? Mitrums droši. Jā, mitruma nav. Un ir pat daži augsnes herbicīdi, kuriem šī pielietošana ir 2-3 dienas pēc sējas. Un tas ir tāds vēl viens izaicinājums. Nākošais izaicinājums noteikti arī ir efektivitāte, kas tev par to sakāms. Tieši augsnes herbicīdiem. Jā, iepriekšējos gadus strādājot ar izmēģinājumiem, tieši vairāk fokusējoties arī uz ziemas rapša herbicīdu izmēģinājumiem tieši rudenī, tad patiesībā pa gadiem iezīmējās tāda tendence. Ja salīdzinām tieši lapu iedarbības herbicīdus un augsnes iedarbības herbicīdus, tad augsnes herbicīdiem šī efektivitāte pa gadiem ir gana nestabila. Jo, ja mums tā jāiezīmē tā bilde, tad būtībā viņi staigā tā kā pa zāģi zobiem. Respektīvi ir gadi, kad tā efektivitāte ir ļoti labi, ir ok. Un tad ir atkal šie gadi, kur šī efektivitāte vājāk. Un tas jau vien to parāda, kad ir diezgan liela šī laikapstākļa ietekme, tātad mitrums. Otrs ir šīs salmu atliekas no iepriekšējā kultūra auga. Sevišķi ir bijusi lielāka raža, tas nozīmē vairāk salmi.
un samazināt šī efektivitāte. Un es domāju, šogad būs līdzīgs stāsts, jo ražas ir gana labas. Salma atliekas arī būs. Tas sanāk, ja tu lieto augsnes herbicīdu, kur daudz auga atliekas, tu nosmidzini auga atliekas, nevis augsni, kas ir galvenais, kur jāiztur šīs nezāles. Jā, tas ir fakts, jā, kad, protams, vairāk viedokļi tirgu, man liekas, cirkulē, ja, kad tāpat tās smidzinot pa auga atliekām, kaut kādā brīdī tā herbicīda darbīgā viela nonāk līdz augsnei. Bet, ja uzdod jautājumu, kad, cik daudz, es to nevaru atbildēt, domāju, ka tu nevari atbildēt, to neviens nevar atbildēt. Līdz ar to ir jāpieņem tā doma galvā tas, ja tiešām ir daudz šīs salma atliekas uz lauka, tad jārēķinās jau no paša starta ar šo efektivitātes samazinājumu. Vienkārši šo herbicīds tik ātri nenonāks tur, kur viņam vajag. Un jautājums tajā laika periodā, kad viņš nonāks, cik tiešām tas būs efektīvs jau tad. Jā, un vēl viens faktors ir, kad, lai šis augsnes herbicīds nostrādātu, ir noteikti, ka nezālēm vēl nevajadzētu būt sadīgušām. Un tad sanāk, kad tu smidzini pa melnu augsni, un tu vēl nezini, kādas nezāles tev būs. Tā varētu tā domāt. Tā arī ir. Un, būtībā, ja mēs tā paņemam, ņemsim tādus apaļus datumus, sēja 1. augustā. Un, tas nozīmē, ka augsnes herbicīds mums jālieto, lai noķertu tādu labu mitrumu, visticamāk pēc sējas, vai arī citi lietot tur drīz pēc sadīgšanas. Principā, jā, tur tā variācija tāda. Un tas ir viens, jā, kas ir par nezālēm mums, vai tās sadīgušas vai nav sadīgušas. Un otrs jau ir tas paša rapša potenciāls. Tajā brīdī jau mēs neredzam, kāds tas rapsis mums būs, vai tas sējums būs veiksmīgs, varbūt mums viņš vispār jau rudenī jāņem ārā. Un tad ir tas jautājums, ko īsti mēs varam tādā gadījumā darīt, jo visi arī augsnes herbicīdi, viņiem ir iedarbība uz viendīglāpju sugām, tajā skaitā uz graudaugiem. Un līdz ar to, ja ir nedodies kaut kādas pārsējas, mēs īstenībā tajā rudenī arī neko nevaram īsti izdarīt. Un tas ir viens, un vēl viens fakts, kad, ja mēs pieņemsim arī to iesējam 1. augustā, lietojam herbicīdu 1. augustā, un tad ir tas jautājums, cik ilgi viņš strādā. Un, es domāju, arī zinot, lasot pa darbīgiem vielām, plus mīnus tas ir labos apstākļos, tas var būt līdz 2 mēnešiem. Nedaudz sliktākos, sausākos, tas var būt īsāks periods. Tad sanāk, kad jālieto gandrīz vēlreiz. Jālieto, protams, ne jau augsnes herbicīds. Un tad sanāk dubultā to visu darīt. Ne tikai herbicīda izmaksas, bet arī darba izmaksas. Tieši tā. Tas nozīmē, ka ir tāds ar šo augsnes herbicīdu tāds nestabils, mums nezināms iznākums patiesībā ir. Mēs smidzinām, nezinot, kam mēs smidzinām, un tad uzreiz, ja mēs pārējām šī otra veida herbicīdu, kas ir šobrīd populārākais un spēcīgākais tirgu, ir Belkāra metazemiks šis variants, tad, kas jau ir pa sadīgušām nezālēm, tad tur sanāk, tu jau lieto pa sadīgušām, tu smidzini jau, un tu redzi, ko tu smidzini. Tev nav kaķis maisā. Tu piekritīsi. Jā, tieši tā, un tu tiešām vari arī novērtēt to sējumu potenciālu. Tev vajag ieguldīties, tev nevajag ieguldīties, kādas nezāles sanākušas, un tu jau vari pēc tam pielāgot arī to savu pieeju, kā tu viņu smidzini Belkāra metazemiks, jo, manuprāt, viņš ir diezgan elastīgs produkts, arī kombinācijā metazemiks, un to ideālo pielietošanas laiku, es domāju, ka var atrast diezgan viegli. Un savā ziņā, manuprāt, ir arī jāsaprot tas, ka Belkāra metazemiks tu īsti neko nevar nokavēt. Vienīgais, ko tu vari izdarīt, tu vari uziet par ātru ar viņu, bet nokavēt tu īsti nevari, jo patiesībā Belkāras metazemiks ļoti labi strādā arī uz diezgan palielām nezālēm. Jā, un tu sākumā minēji, ka šiem augsnes herbicīdiem ir ļoti nestabili pa gadiem. Vienu gadu viņš strādā, un cits gads viņš atkal nestrādā. Tad šis Belkāra metazemiks variants, viņš strādā katru gadu, es saprotu.
Jā, un tas ir pavisam likumsakarīgi, jo, ja mums ir belkārā metazmiksā, mums ir 4 darbīgās vielas, 3 no tām strādātas ar lapām, 4. ir arī ir augstas iedarbības darbīgā viela. Un, Šeit varbūt es uzreiz tā iesprāgšos. Jā, ir ļoti daudz klienti domā, ka metazmiks ir augstens iedarbības produkts, bet jā, kā tu pareizi minēji, tad man patīk teikt, ka metazmiks ir 30% augstnes, 70% lapu. Jā, tieši tā arī ir. Ja mēs salīdzinām, tiešām paskatāmies šiem lapu herbicīdiem, tad, kas iedarbojas ar nezāļu lapām, tad šiem herbicīdiem šī izmēģinājuma efektivitāte tiešām ir daudz lineārāka nekā augstnes herbicīdiem. Tātad katru gadu viņi performē vienlīdz labi. Un, tas ir diezgan likumsakarīgi, jo tieši šos lapu herbicīdus, ceļš belkāra metazmiks, viņi neietekmē šie ārējie faktori, kas ir augstnes mitrums, salma atliekas. Un būtībā tu redzi nezāles, tu smidzini. Galvenais, lai viņas būtu sadīgas. Tu redzi, ko tu smidzini. Tu redzi, ko tu smidzini, jā, un tāpēc tur vienīgais, kas ir cilvēciskais faktors. Vai tu uzliec viņu laicīgi, vai tu uzliec pa ātri, vai tu uzliec pa vēlu. Tādā ziņā tas ir daudz vienkāršāk. Un pieminot vēl par augstnes herbicīdiem, ka mēs arī runājam to, ka ir sēja, ir šī smidzināšana. Pats jau zini, kā ir saimniecībās augustā, cik darbi mums norit vienlaicīgi. Tas ir kulšana. Jā. Tad mums vienkārši pamatmēslojums ir jānokaist, tad ir jāsastrādā augsne, tad mums ir jāiesēj un tad ir vēl jāsmidzina. Pa starp vēl jāsmidzina vēl arī glifosāti un citas lietas. Tad patiesībā šī nezāļu ierobežošana, ja rapsi, pieņemsim, iesēja 10. augustā, tev septembra vidū kaut kur sanāk, varbūt septembra sākums. Tad, kad jau tev praktiski visi darbi jau izdarīti, kulšana ir beigusies, raps ir iesēts, sākās graudaugu sēja, bet tas jau vairs nav tas rakais posms, ka tev viss tajā augustā, kā minēja pirms tam. Jā, un tas tieši tā arī nāk no pašiem saimniekiem, kad nereāli paspēt reāli to visu izdarīt. Tad vajadzīgs ļoti daudz darba rokas. Labi, tad es varu tev pajautāt, par cik mēs izrunājam, varbūt sākam pa lapu herbicīdu iedarbību runāt, tad katru gadu no gada parādās tirgū tāds produkts ar dejas nosaukumu, kas ir salsa. Tad varbūt tu kaut ko vairāk jā, Latīņa amerikāņu deja. Jā, mums ir tāda tirgu. Ir tāda dīvains stāsts, jā, deja saucās salsa, jeb auga aizsardzības līdzeklis. Jā, ļoti labi, ka tu šo, neteiksim problēmu, bet šo lietu tā kā pacēli. Jā, salsa darbīgā viela Eiropas Savienībā nav atļauta, nav reģistrēta kopš 20. gada. Un visā Eiropas Savienībā. Un tad ir tāda interesanta lieta, nav salsa kā produkts, nav slikts, ir diezgan labi ierobežota krustdiežas. Mēs vēlāk pastīsimies tieši tādu salīdzinājumu, ko es izveidojis, mēs varēsim apspriest, kā tur viss izskatās. Vairāk šeit ir runa par to, kāpēc viņi nav atļauti kopš 20. gada. Ir šie iespējami metabolīta toksicitāte uz gruntsūdeņiem. Tāpēc viņi tika izņemti no Eiropas šī reģistra. Bet Latvija kaut kādā veidā katru gadu iegūst šo 120 dienu atļauju. Un cilvēki lieto, jā, varbūt sākumā bija dažas nezāles, kuru grūtāk bija ierobežot ar esošajiem produktiem. Tad šobrīd ir jau, cik gadus jau mums ir belkārs? 18, 19 gads, jā. Jā, vēl belkāra 20. gadā vēl varbūt viņam bija tas ieskrējiem punkts, tad šobrīd pastoties, kam tieši šī salsa ir atļauja, tā ir tīruma zvēre, pērkone, bet ja mēs pastamies
šobrīd Belkā reģistrācija, tad tur ir gan tīruma zvēre, gan pērkone, un arī ir diezgan laba efektivitāte. Tad vienkārši jautājums, kāpēc tā, kur ir tas pamats, kas Latvija ir par izņēmumu valsts, ka mums tā 120 dienu atļauja tiek katru gadu iedota. Kas ir tās nezāles briesmīgās, ko nevar ierobežot ar citiem produktiem. Igaunijā arī bija šī atļauja, bet Igaunijā viņi bija ziemas ripsī, arī uz to pašu pērkonu, arī uz zvēri, bet šogad arī Igaunijā vairs nav. Bet Igaunijā bija, kas paklausies, kas bija? Igaunijā bija jāmonitorē šie lauki, kur šis produkts tika lietots, bija jāsūt fotogrāfijas, jāatskaitās. Latvijā par salsu jāatskaitās. Es dzirdēju kaut ko. Neesmu dzirdējis, Un ir vēl viens aspekts, diezgan svarīgs. Lai ir tā atļauja, lai cilvēki lieto, varbūt izmaksas nedaudz lētāks, bet ir tāds posmiņš, kā nelegālais tirgus. Un nāk, diemžēl, es teiktu, pati nav tā, ka kaut kāds analogs vai cita ražotāja produkts nāk iekšā. Nē, nāk iekšā tas pats oriģināla ražotāja produkts, tikai no Ukrainas, varbūt no citām valstīm, ar oriģinālajiem etiķetēm, viss kārtībā, tikai ar 3 reizes zemāku cenu nekā pašai oriģinālajai salsai, plus vēl iespējams varbūt ir vēl kādi nezinām izcelsmes produkti. Un tad sanāk, ka šīs oficiālās salsas fona tiek lietot arī šī nelegālā salsa. Un tur, man liekas, ka šeit pat ir tā lielākā problēma. Un ja viņi ir izņemti no šī darbīgā viela, no šī reģistra, tad tur ir diezgan pamatot, kāpēc viņi ir izņemti, bet mēs vēl joprojām viņi turpinām lietot. Jā, tas tāds fundamentāli ļoti nepareizi izklausās, un arī zinot to, ka arī visas jaunās darbīgās vielas, kas nāk tirgu, ir diezgan sarežģīti viņām ienākt tirgu, lai viņas vispār piereģistrētu, bet tajā pašā laikā ir tik viegli dabūt kaut ko, kas vispār nav reģistrēts. Es, protams, tā kā tu saki, es saprotu to saimnieku, saprotu to viņu domu gājienu, tos galvenos ieguvumus, bet tas tā liekas nedaudz dīvaini. Tā kā, tas tāds viela atkāpēm, bet kā es tev solīju, es sagatavoju tādas pāris tabuliņas, efektivitātes tādas tabulas, un mēs varētu vienkārši pastīties to pašu salsu, kā darbojās, kā Belkārs, varbūt arī kaut ko citu vēl, un šeit tā pirmā tabula, kas mums ir, tieši, kā mēs sākumā minējām, kur ir šie problēmas tieši augsnes herbicīdiem, tad ir šī minimālā augsnes apstrāde tiešā sēja, šīs tehnoloģijas, un tad mēs ļoti labi varam redzēt, ka nav pat jāiedziļinās tur tais efektivitātes ciparos. Mēs redzam pēc krāsām, kur ir tumši zaļi, kur ir dzelteni un kur ir sarkani. Tad viennozīmīgi Belkārs Metazemiks ir viss efektīvākais tieši uz šīm problēmu nezālēm, tieši uz svarīgākajām rapsī, kas var ietekmēt ražu. Ko tu vari par šiem salīdzinājumiem? Jā, es domāju, tur ir ļoti labi. Tu esi arī salicis, un tā kā teicu, pēc krāsām jau redzēt tieši, kur ir šī minimālā augsnes apstrāde. Tiešā sēja, tur varam redzēt, ka šie augsnes herbicīdi performē vājāk nekā tie, kas strādā caur lapām. Un tas ir pilnīgi loģiski, vai ne? Un pilnīgi arī izskaidrojams. Jā, un pēdējā tajā kolonā es ierakstījis, kuram produktam priekšrocība no viņiem visiem. Tur izlec šis salsa Metazemiks, jo salsai arī ir viņa viena pat maz ko var izdarīt, pievienojot Metazemiks. Ir efektivitāte palielinās, bet tajā pašā laikā, ko es pirms tam minēju, dīvaini, kāpēc mums salsa ir vajadzīga, ja mūsu Belkārs praktiski pareizi lietojot ar Belkāru Metazemiks, mēs varam izdarīt to pašu, ko ar salsu. Un vēl tāda, par salsu, varbūt, ko ir vērts aizdomāties, kad mūsdienās mēs esam iebraukuši tik lielās problēmās ar rezistenci,
it sevišķi viendīglapju nezālēs, ja, kur citām Ļoti saimniecībām labs tas ir pat eksistenciāls drauds. Reāli eksistēt. Labi, tas ir viens sals strādā uz divdīglapju nezālēm, un divdīglapju nezālēm mums taču arī problēmas. Mums taču ir rezistentas divdīglapju nezāles. Tā pati virza, tā pati rudzupuķe, tā pati balanda. Zinu, ka balanda ir uz ALS grupu rezistenta. Un zinu arī, ka Lietuvā ir ganopleksniņš rezistents uz ALS grupu. Un ALS grupa, kas mums ir pa grupa, no kuras darbīgās ielas nāk no šīs te grupas? Tas ir visas metiltriboneroni, kas ir visi riskaņu sulfurons, difensulfurons, mezosulfurons un tā tālāk. Un tāpat ir salsa nāk no šīs te grupas, un šīs te darbīgās ielas ir rezistents uz šīm te nezālēm. Līdz ar to, ja mēs pat augu maiņā nenomainam šīs te darbīgās vielas, kuru mēs tīri teorētiski varam izdarīt, tad mēs braucam galīgās auzās ar rezistenci arī uz divdīglapju nezālēm. Jo, protams, ir viegli dzīvot šodienai, bet, manuprāt, ir jāpadomā arī uz priekšu. Jā, pilnīgi ļoti, ļoti labs komentārs no tās puses. Un tad es arī izveidoju vienu tabuliņu tieši tradicionālajai apstrādē. Un te jau uzreiz redzam, ka arī pie šiem augsnes herbicīdiem šeit nav visi varianti augsnes herbicīdiem, bet populārākie. Un tad te uzreiz varam redzēt, ka tās zaļās būdiņas daudz vairāk parādās. Un, kā tu minēji, tad bet kaut kad strādā šī augsnes herbicīda, kaut kad ne. Un ko tu redzi, kur ir lielākais klupšanas akmens augsnes herbicīdiem? Tie ir kruzieši. Tieši tā. Pavisam noteikti, jā. Un arī tradicionālā sējā augsnes herbicīdiem ir liels problēmas ar kruziežiem. Tāpat tīruma zvēra, plikstiņš, naudulis, magons arī. Varbūt vēl kādu, ko es nepieminēju. Un pieņemsim, labi, mēs uzlikuši esam augsnes herbicīdu, un tagad mēs izgājām cauri tur kruzieži, labi, tur sineps tās tur pa ziemu nosals. Bet, pieņemsim, ganu plikstiņš, naudulis, ja, tās tomēr mums ir ziemojoši kruzieši. Ko pavasarī viņām darīt? Tur ir kaut kas, ir kāds risinājums vispār uz viņām pavasarī. Nosacīt. Šo es arī biju tā padomājis. Ir arī mums arī citi produkti, ko lieto pavasarī, kas daļai ir efektivitāte, tomēr tas pamats ir, tev viss jāizdara ir rudenī. Tas belkārs metazamiks ir pamats rudenī, un tas tie produkti jau, kas ir, ko tu liec pavasarī, vai tas ir kāds no kloperilīdiem vai kāds maisījums. Tas pats, kā bija Korte vai Korveto. Korveto, jā. Bet viņš arī pieņemsim tās pašu ganopliksti, viņš nepaņems. Tieši tā, bet to noteikti nepaņems, bet ko es gribu pateikt, visi, ko es gribu paturpināt to pavasaru lietošanu. Pavasarī, ko tu lieto, tā ir tā kā ātrā palīdzība. Tas, ja tev kaut kas tiešām nav izdevies rudenī, tad tu pieregulē ar pavasara herbicīdiem, bet jāsaprot, ka efektivitāte daudz mazāk. Papildus stresa rapsim, uzreiz ietekmi uz ražu. Jā, un ja tā pastos uz tavu tabuliņu, vēlreiz redzam, ka arī belkārs metazamiks strādā uz virzu gana labi, kaut gan no tirgus ir dzirdēts, ka belkārs metazamiks varbūt neperformē uz virzu, kā gribētos redzēt. Un vēl pat ir absurdāks dzirdēts, ka nestrādā tieši uz rezistento virzu. Un te atkal mēs varam aiziet apakaļ, uz ko ir rezistenta virza. Rezistenta virza ir uz ALS grupu. Belkārā metazamiks, visas darbīgās vielas, 3 no tām nāk no auksīniem, viena nāk no 15. grupas, un uz auksīniem šis te rezistences risks ir ļoti zems, un ar garantiju var teikt, ka auksīniem nav rezistents uz virzu. Skaidrs, ka Arileks nav tas viens cīnītājs uz virzu, bet viņš kopā ar aminopirulīdu un metazakloru veidot efektivitāti uz virzu.
Un līdz ar to tā efektivitāte ir gan laba, bet gada no gada mēs dzirdam, ka tā efektivitāte ir diezgan slikta. Un, man patīk, ka tu jau pēdējos 2 mēnešus mūsu agronomiem daudzini par to, ka jātiek galā ir ar vecajām nezālēm. Un visām tās, kas dīkst kopā ar rapsi nezālēm, tās ar tām belkārs metazmīgs tiek galā ļoti labi, bet tas galvenais punkts ir vecās nezāles. Tieši tā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, saprot, laiks, kulšana, rapšu sēja, tur tas posmiņš ir ļoti, ļoti īss, bet ko mēs iesakām, nu, tiešām diezgan, kad mēs nokuļam, redzam, tur tā zaļā masa diezgan liela vietām ir apakšā, un ja mēs viņus atstājam, mēs it kā iediskojam vai pat trakā gadījumā nediskojam tiešajā sējā, paliek tās vecās nezāles, viss paliek, un ar tām neviens herbicīds netiks galā, tas jāizmirst. Tāpēc pēc iespējas tādiem laukiem vajag pirms šī augsnes apstrāzē, pirms sējas, nosmitināt ar glifosātu, ar ātras iedarbības glifosātu, ar tādu, kur jau pēc pāris dienām varam jau šo augsni apstrādāt. Tāds mums ir mūsu Helvetika. Un ja mēs esam jau pārgājuši uz šo tēmu, tad ir interesanti, ka šis pats Helvetika viņam ir darbība viela uz pusi mazāk nekā citiem tradicionāliem. Un tad ļoti bieži cilvēki brīnās. Tie, kas lieto, viņi vairs nebrīnās. Viņi zina, kas tas par produktu un kā viņš strādā. Bet projām ir cilvēki, kas netic. Tad ir tā, viņš nāk no Polijas, bet šis ir viens no tiem produktiem, ko tiešām poļi ir ļoti labi izveidojuši. Un tad viena tāda neliela schematiska bildīte, kur tad ir tas apraksts, tas veiksmes stāsts. Tad, kā zināms, tad glifosāta, pats glifosāta sāls augā ļoti 4-5%, varbūt pat vispār neiekļūst. Ne? Un tad attiecībā no pārējo, ko, lai šīs sāls iekļūtu, vai dažādas vielas, kas palīdz iekļūt augā. Un tad atkarībā no šīm papildu vielām tad arī ir šī glifosāta kvalitāte. Tad pārsvarā visiem glifosātiem šī efektivitāte ir 50-70%. Tad Helvetika gadījumā ražotājs ir panācis, ka tā iedarbība ir 100% no šī glifosāta sāls. Un tāpēc nav vajadzīgs tik daudz darbīgās vielas uz hektāru, kas ir diezgan arī ļoti labi, skatoties arī, ka mēs mazāk šo glifosātu sāli mēs augsnē, viņš nonāk. Līdz ar to mēs mazāk arī piesārņojam augstu. Un pateicoties tam, šim produktam pat ir 1 stunda lietas noturība, un, kā es teicu, pēc 48 stundām jau šī darbība viela nonākusi ir saknēs, un tu vari to augstni. Vizuāli efekti nebūs, bet līdz saknēm viņš nonācis ir, un tu vari veiksmīgi lietot. Un tālāk sēt rapsi. Un tad vēl viena tāda bildīte, kāpēc mēs par šiem glifosātiem turpinām. Tad, ko tev izsaka šī bildīte? Nu, pa kreisi tur ir 2 darbības, pa labi es redzu, tur ir 7 darbības. Jā, tas ir tas arī, kad tu vienkārši ar Helvetiku lejumu brauc. Nekas nav jāpievieno. Ne tur mīkstinātāji, ne pH regulātori. Pat pievienojot kaut kādas papildu vielas, pat sabojās to produktu. Tāpēc viņš ir unikāls. Un, kad pastamies to standartu 360, tur ir tik daudz darbības jāveic. Varbūt ir nedaudz pārspīlēt, bet puse no tām darbībām 2 vai 2/3 vienmēr jāveic. Un man ir vēl viena tāda interesanta tabuliņa par glifosātiem. Šī ir ļoti laba. Jā. Kas ir sakāms tev par šo? Nē, es, kad viņu ieraudzīju, šī tabuliņa pasaka vairāk nekā viņai vajag, un ļoti viegli strādāt. Respektīvi, jo tie glifosāta tirgus, viņš ir piesātināts ar ļoti daudz produktiem. Līdz ar to atrast tādu... Tu šeit 10 tabuliņā ielikt. Jā, tā kā atrast to piemērotāko... Ļoti labi palīdz. Jā, un ir lielākā tā bēda ir tiem standarta glifosātiem, ka viņiem ir jāpievieno virsmas aktīvā viela gandrīz
Pusē no gadījumiem pH regulators gandrīz visiem. Ja ir ļoti ciets ūdens, varbūt jāpaskatās arī tiem, kas ir Roundup, kas ir dārgais gals, kas arī ātrie iedarbības produkti. Bet, ir māk, it kā nāk ar zemākām cenām, tiem ir šie 360 gramu litrā produkti, un beigās, lai viņš efektīvi darbotos, tev 50 līdz eiro. 50 centi līdz eiro tev vēl jāpievieno uz hektāru, un beigās tev tās lētās izmaksas kaut kur pazūd. Un tev vēl ir jāmiksē viss kaut kas kopā. Tā kā... Vēl, kad tu pieminēji par lietas noturību, man liekas, Helvetikam tā īsā lietas noturība, tā ir fantastiska šī īpašība, jo visiem, kas ir... Pastamies, kad ir tabulā, tur ir 6 stundas un pat vairāk. Nevienam nav, jā. Un... tas tāda atkāpe no tās mūsu rapšu tehnoloģijas. Bet tā arī ir, kad lai tās vecās nezāles, tas ne tikai rapšu sēja, tas arī ir, mums tuvojās arī, tu būs kviešu sēja, graudaugu sēja, ziemai graudaugu sēja sāksies. Tur ir līdzīgi, tur arī, ja tās vecās nezāles ir daudz, neviens augsnes herbicīds, kas ir graudaugiem, viņš jau netiks galā ar šīm vecajām nezālēm. Tāpēc vajag pirms tam tikt galā ar vecām nezālēm, un tad ar jaunajām jau būs vieglāk, daudz vieglāk. Tieši tā. Un, tā kā, es domāju, mums ir diezgan tāda laba saruna izdevusies. Es te gribētu uzvedināt uz tādu domu par to pašu, par šiem pašiem augsnes herbicīdiem un belkāru metazemiks lietošanu. Tad ļoti bieži klienti zemnieki meklē lētāku risinājumu, bet vai viņiem vajag lētāku risinājumu, vai viņam vajag tīru lauku? Tas ir, man liekas, ka... Jā, tas tāds katru gadu, man liekas, ļoti karsts temats, un vismaz es savā galvā esmu salicis to schēmu, kā es viņu redzu. Protams, katram ir savi iemesli, kā viņš to redz savā saimniecībā, un tieši tā arī vajag katram pieiet no savas prakses un pieredzes un ieklausīties sevī, nevis varbūt citos 100 padomdevējos, kas netrūkst. Bet, ja mēs tā pareiķinām, man liekas, tas kalkulators jau visu pasaka. Palielam, ja tu uzliec to pašu belkāru metazemiks rudenī, tev pavasarī nekas nav jādara. Tātad tev atkrīt kaut kāds stress par vēl vienu braukšanu, tikt galā nezālēm, un tās ir papildus izmaksas. Jo tomēr tie pavasara herbicīdi, viņi savu arī maksā. Ne? Un, ja man liekas, ja tu tā salīdzini tādu plus-mínus normālu arī augsnes herbicīdu un to pašu belkāru metazemiks, tur tās cenu atšķirība nav diezko liela. Klausies, ļoti bieži mēs te dzirdam belkārs metazemiks streso rapsi un tad tur ražas samazinājušās, bet tu esi strādājis Skandināvijas valstīs. Kas viņiem ir pamatprodukts ziemas rapsī? Redz, viņiem ir nedaudz citādāk. Jā, tur Dānija tas vispār īpašs gadījums, un ja runājam par Zviedriju, viņi patiesībā reāli koši pirstos par to, ka viņiem nav metazemiks kā produkts. Viņiem ir tīrs belkārs, līdz ar to viņiem tā schēma liekas tā, ka viņi iet 2 reizes pa 0,25 belkāru, vai arī tur, kurš negrib skriet tās 2 reizes, viņš iet 0,5, bet viņš atkal riskē, ka nezāles būs pa lielu un būs tā efektivitāte samazināta. Bet viņi reāli koši pirstos par to, ka mums ir metazemiks, un mēs varam agrā attīstības stadijā vienkārši noslaucīt visu. Tur viens brauciens, un tad tur vairs nav nekas cits jāplāno. Bet būtībā tur Dānija, viņiem ir 90% viņi lieto belkāru, visas platības. Jā, to es arī, tāpēc arī speciāli šo jautājumu tev uzdevu. Diez vai Dānija un Zviedrija lietot belkāru, ja viņiem samazinātos ražas vai būtu kaut kādi stresi. Jā, un tas, es kā jau teicu, vienīgais, ko mēs varam izdarīt, ir uziet par ātru.
Un tur rodās šie stresi, un tiešām tāpēc tam vajadzētu pasakot līdzi. Un nepavēlti ir rakstīts, sākot no 2 lapām. Mēs iesakām 3-4 lapas, jo tas vienkārši tas periods, kad tad arī nezāles arī ir tādā attiecīgi pareizajā stadijā. Un, jā, ir bieži, kad arī šis belkārs metazemiks nav tā kā performēs, kā vēlētos, bet visdrīzākais tas visbiežāk arī ir tas, ka mēs nokavējam, jo nevaram dēļ laika apstākļiem uzbraukt arī kādi citi darbi. Vai tu esi saskāries ar tādām lietām arī? Jā, tur var būt tiešām tādas, kas ir tādas sarežģītākas nezāles, kurām tiešām vajag pēc iespējas ātrāk. Pieņemsim tāpat zvēre, ja gribās tiešām tādu labu kontroli, tad tur vajadzētu trāpīt diezgan agri uz viņu. Par tādu rudzupuķu magoni tur vispār nav uztraukumu. Viņš ļoti labi ņem šīs nezāles, tur bez vispār jebkāda stresa. Un arī bieži vien, domāju, tas katru gadu ir, kad ir šīs nevienmērīgās dīkšanas, un tad rodas tas jautājums, ko darīt, braukt, nebraukt, gaidīt. Un tad, manuprāt, arī te ir pavisam vienkārši gaidīt, jo, ja rapis nedīkst, visticamāk arī nezāles tur nedīkst. Jā, ir tāda bijuši. Tā kā līdz ar to situācijas. Ja mēs tur katru gadu tāds ir. Jā. Attiecīgos laukos. Jā. Ja mēs kopumā varam izvilkt tās 3 lapas kaut kādā brīdī, tad tas būs arī tas īstais brīdis. Jā, un vēl arī par tām vecām nezālēm runājot, to pašu virzu. Ir arī šobrīd viens jauns produkts Novakerb, bet tas jau ir cits stāsts. Un es domāju, mēs esam lieliski izrunājuši, kas mums bija jāizrunā. Paldies tev. Ja par Novakerbu var pieminēt, tad gribētos pieminēt par Novakerbu, kad, manuprāt, vajadzētu pievērsties Novakerbam kā tādam jau preventīvam līdzeklim, kad vajadzētu padomāt, iekļaut viņu jau savā augu maiņā, jo tas ir tiešām tas produkts, kas risina diezgan daudz problēmas. Tā skaitā rezistences problēmas vienīglapjos. Un, ja kaut tajā saimniecībā liekas, ka nav vēl tās problēmas. Jā, tieši tā airene, kas ir ārkārtīgi grūti kontrolējama citos kultūraugos. Un, ja mēs varam tiešām ziemas rapsī dabūt ļoti labu efektu no Novakerba, plus papildus efektu uz to pašu virzu mēs varam dabūt un uz to pašu violīti, Veroniku. Jā, tieši tā. Kad ir tās salīdzinājuma tabulas, tad jā, šī violīta, viņa bija dzeltenā, tā vidēja efektivitāte bija pilnīgi visiem herbicīdiem, arī belkāram metazemiksam, arī salsai. Tad jā, tā ir nezāle, laikam. Bet viņi, protams, viņi nav ekonomiski nozīmīgi, bet ir redzams, ka dažos laukos kādreiz viņi kā paklājas. Jā. Tā kā, jā, Krišān, paldies tev par sarunu. Uz nākamais reizēs turpināsim. Jā, paldies tev, uzaicinājumi.